Izskatās mazliet kā kinētiskās smiltis, ja kādam ir bijusi darīšana ar kinētiskajām smiltīm, tad patiesībā jums nav jātērē nauda tam. Jūs varat nopirkt vienkārši muskulāto cukuru, no sākuma patīties uz viņu, kā viņš lēnām kustās, un pēc tam likt viņu pekanriektu maizītēs. Čau, man sauc Zane, un tu atkal esi manā virtuvē, un patiesībā es tev jau šeit gaidīju. Pekanriekstu maizītes ir tās maizītes, kuras mēs pērkam un ēdam degvielas uzpildes stacijās un lielveikalos, un dažos avīžu kioskos. Jā, es patiesībā nekad neēdu degvielas uzpildes stacijās pirkts bulciņus, tāpēc es pat nezinu, kā viņas garšo, bet es viņus šodien pagatavošu. Pekanriekstu maizītes var pagatavot kādos 5000 veidos. Šodien es gatavošu ļoti riekstainas, bez nekādām citām aplinkus lietām un piedevām. Kādreiz pekanriekstu maizītēm pievieno arī ābolu ievārījumu vai dažādu veidu cukurus, bet nemainīgs paliek kļavu sīrups. Bet jā, šoreiz būs kārtīgas, ciekalīgas, sulīgas, ķepīgas pekanriekstu maizītes. Lai pagatavotu šo recepti, nepieciešams muskavādo cukurs. Muskavādo cukuru var nopirkt gandrīz visos veikalos, un tas ir ļoti karamelīgs un tumšs. Tāda pekanrieksti. Pekanrieksti nav tie paši valrieksti. Jā, viņi izstāsta pēc mazām smadzenītēm. Nē, viņi nepalīdz intelektam, bet jā, viņi ir ļoti dārgi. Tā kā tos jūs noteikti atradīsiet veikalā un atpazīsiet pēc cenas. Vēl nepieciešams ir vanīļas ekstrakts vai vanīļas cukurs, kanēlis, sviests un kļavas sīrups. Kļavas sīrupu var iegādāties arī gandrīz visos lielveikalos. Un kur mēs liksim pildījumu? Pildījumu mēs liksim kārtainās mīklas plāksnēs, aizlotīsim un apsmērēsim ar olu pirms cepšanas. Tas arī viss. Es esmu gatava ķerties klāt pekanriekstu maizītēm. Tātad sāksim ar pildījumu pagatavošanu. Pildījumam nepieciešams tātad sviests. Sviestam es pievienoju pekanriekstus. Un šis viss notiks virtuves kombainiņā. Man viņš ir ļoti maziņš, jums viņš varbūt ir lielāks, un varbūt jums viņš ir mazāks. Izmēram no nozīmes, vismaz šajā lietā noteikti nē. Pekanriekstiem es pievienoju 3 teigrotas kanēļa un vaniļas ekstraktu. Vaniļas ekstrakti ir arī kādi miljonus veidi pasaulē. To var pagatavot ar stipru alkoholisku dzērienu, caurspīdīgu, aplējot arī vaniļas pāksti, bet var arī iegādāties veikalā vai izmantot vaniļas cukuru vai vaniļas pudercukuru. Starp citu, tas ir arī kaut kas ļoti labs. Un šeit es uzbēru uz šķīvīša muskavāto cukuru, lai vēl labāk saprastu, kāds viņš ir. Viņš ir tāds biezs, izskatās mazliet kā kinētiskās smiltis, ja kādam ir bijusi darīšana ar kinētiskajām smiltīm, tad patiesībā jums nav jātērē nauda tam. Jūs varat nopirkt vienkārši muskavāto cukuru, no sākuma patīties uz viņu, kā viņš lēnām kustās, un pēc tam likt viņu pekanriektu maizītēs. Tātad šeit ir arī muskavādo cukurs. Es iesvēru apmēram 50 gramus, un ar tiem vajadzētu pietikt. Un te būs vēl kļavu sīrups. Kļavu sīrupu es lieku kādas 3 ēdamkarotes, un lai tā garša būtu izteiktāka, pašās beigās es tās maizītes, kad viņas ir karstas, apliešu nedaudz ar sīrupu, un tikai tad beigās uzbēršu vēl sačuparētus pekanriekstus. Tagad, kad pildījums ir samaisīts, es viņu samalšu šeit savā superblenderī, un pildījums būs gatavs. Tas ir viss. Pildījums ir gatavs. Es riekstus nesamalu līdz galam, lai nesanāk tāds kā riekstu sviests, bet lai paliek vēl tādi mazi gabaliņi, un tagad es sākšu taisīt pašas maizītes. Es ņemu visparastāko bezrauga kārtaino mīklu, un nav labi mētāties ar mīklu. Kārtaino mīklu es esmu sagriezus tā, ka es esmu iegriezus te tādas 2 attālākas līnijas no malām, un pēc tam sagriezus tādas mazākas strēmelītes pa vidu. Šīs te es locīšu pāri pildījumam, un veidosies tā pīnīte, ko ir ierast redzēt tā maizītēm virspusē. Un tagad pa vidu es likšu pildījumu, un man pietiks ar kādu teikaroti. Nē, šī nav teikarota, šī jau ir ēdamkarota. Un es viņu izlīdzināšu pa visu to mīklu. Un es sākšu locīt. Es pirms likšu virsū to lielāko malu, kas ir te tā drasnāka. Un tādu vienkārši locīšu šādu te pa vienam no abām pusēm.
Un pašu pēdējo maliņu es pārloku pāri, piespiežu un palieku apakšā. Šitā. Un šo es lieku uz cepašu pannas, cepašu plīti, cepašu pannas. Un aiziet nākamā. Un aiziet nākamā. Un aiziet nākamā. Un vēl, kamēr es visu šitās tās sataisīšu, cik man viņas ir. Un tātad es sāku visu atkal no sākuma, es iegriežu maliņās, super. Taisīšu tūlīt vaļā pats savu cehu. Un 1, 2, 3, 4. Un kā vienmēr. Visi sastāvdaļu daudzumi un visas sastāvdaļas un viss pārējais būs sarakstīts receptē, un receptes linku es ielikšu tur apakšā. Tur apakšā, kur jūs zinat, tur apakšā zem laika pogām, share pogām un aprakstā. Ja jums ir kādas receptes, kuras jūs gribētu, lai es noteikti pagatavoju, tad lūdzu rakstiet visus savus ieteikumus apakšā komentāros, un es centīšos to kādreiz realizēt. Maizītes ir iznākušas no krāsnes, viņas pašas iznāca no krāsnes. Un šeit var redzēt, kā viņas izskatās. Viņa ir tāda pīnīta. Un ļoti labi var redzēt, kas notiek. Ja viņas kārtīgi neaizloka, tad viņas sanāk šitā atnāk vaļā. Bet jā, ja viņas kārtīgi aizloka ciet un pārliek vienu pār otru, tad nekam tādam nebūtu jānotiek. Pašās beigās maizītes apleju ar kļavu sīrupu. Un jā, tas ir tā vērts. Un es iesaku to visiem darīt. Jā, susur. Ko tu šeit dari? Labi, arī susurs ir ieradies atvadīties. Susur, jums pienāks pekanriektiņš, man pienāks pekanmaizīte. Labi? Kā labāk? Pekanriektiņš. Uz tikšanos nākamajā reizē. Es jūs mīlu. Tas ir viss.